Jā. Ir, jā. Čau, visiem tikko esam atgriežušies Jelgavā no Tartu. Neliela video atskaita par to, kā mums gāja. Par to, kā mums gāja dienā numur 1 stāstīs mans kolēģis, draugs un viss pārējais Santis. Mi? Jū! Labi, ko mēs sākam? 9:17, jā? Izgājām no Valerijas. 9:17, jā. Visi to redzēja, visi to zina, cikos mēs izgājām un pirmais piedzīvojums ir tas, ka, vienkārši gāja un pļurkšķēja, tur jau neko jaunu mēs neizdomājām un gājām un pārsteigti bijām par to, cik ātri mums iet, mēs pat uzbliezām 5 km/h un bišķiņ, jā. Bez problēmām līdz kaut kādai dalbai vispār likās, ka tas Tartu ir aizsniedzams tā kā, aptver uz Rimī pēc piena aiziet, tikai bišķi ilgāk, Jā, nekādas sāpes kājās, nekas viss baigi fantastiski un tā, jā. Jaunolainē sākās pirmās. Jaunolainē, jā, nolikām vēl bija Deksters, mūsu biedrs un kolēģis un mazais varonis, kurš ar 17 tūznes jau bija dabūjis Jolainē, jā, un nolainē mēs atpūtāmies, bija baigi feini, gājām tālāk un nāca pretīm 3 urļiki. 3 urļiki nāk pretīm un... Smištā vecā ceļa. Jā, tas jau bija uz Jelgavas vecā ceļa. Un mēs skatāmies, tur tā kūla deg un tad tur tas onkulis ar to savu suni ņēmās un dzēs to kūlu. Gājām tālkā, nodzēsām, baigi feini bija. Jā, būtu viņa otrā pusē aiztadzinājuši, būtu onkuli māja nodekusi. Jā, tur maz trūka, tur būtu tiešām tas uguns pārmeties pāri tam ceļam, tur būtu sekundēs jau tā būda degtu, lai tā būda rūdas, kā mums tas teiciens ir. Neko, tad tajā dienā arī mierīgi aizgājām līdz televīzijas tornim, pie televīzijas torņa jau sapratām, kādā pakaļā mēs esam piepērušies. Ir vienkārši, tas bija tas jau bija normāls, reāls sāpes pēc noietiem 40 kilometriem. Tas jau sāpēja. Par pirmo dienu nedaudz analīzē ir skaidrs, ka šādā pasākumā nevajadzēja mums ņemt to televīzijas torni. Es saprotu, tas ir pompauzi, tur ir smukas bildes, tas ir forši un vēl kaut kāds. Tiešām nevajadzēja mums viņu censties sasniegt kaut kādos tur 8 vakarā un pēc tam Lietuvā sēdēt tajā teltī. Protams, atnāca Matīs, viņš atnāca asatūši, paldies, viņiem bija baigi forši, bet ideālākajā variantā, jā, tīri pieredzēja, kāds izdomā tagad iet uz Tartu. Aiziet līdz Jaunolainē, vienalga, vai tev tās kājas sāp, vai tev tās kājas nesāp, lien teltī un gulti 4 stundas, jo tomēr tur ir, nezinu, no medicīniskā viedokļa, bet tās pēdas ir piedzītas jau pilnas ar visādiem draņķiem, jā, un jau sāk nedaudz sāpēt. Tā bija pirmajā vakarā, bija baigi feini, teltī pasēdējām. Cik norēja nosēdēt? Cik norēja nosēdēt, jā, kaut kā tur bišķiņ uz vienu sānu, uz otru sānu. Paldies Matīsam un Anitai par kotletītēm fantastiskajām, kas tiešām bija. Paldies Asatūram par atbalstu un visu pārējo, jā. Tur bija tiešām interesanti. Otrā diena. 9 no rīta. Jā, mēs sākām 9 no rīta. Televīzijas tornis bija nozagts, toņa vairs nebija. Mežonīgā migla bija, mitrums vēl ar 1 no rīta bija. Bija baigā negribēšana vispār līst ārā, jo visu nakti bija līst, tu esi jau samirtis vienalga par apkārtni, jā, no laika apstākļiem. Negribējās līst no tās telts ārā, un arī pēc tā pirmā dienas gājiena mēs mierīgi bez, kā to varētu teikt, tā latviskas teiciens, bez pakaļkājām bijām nogulējuši 12 stundas, bet mazā, jā. Un, jā, sākām iet. Varbūt Salu tiltam pāri tikām baigi forši, bet Salu tilta galā bija tā, ka mēs sazvanījām Rīgā vienu čali, draugu kolēģi Gati.
paldies Gatim, mēs visus nevajadzīgos mēslus no tačkas, kas mums bija līdzi, mēs izmetām ārā. Piemēram, kā, nezinu, 73. gadā ražota benzīnā plītiņa, kur bija domāts sildīt uz viņa zupu, bet tā plītiņa mums drīzāk uzsprāga, nevis kaut ko uzsildīja, ja, viņi tur mums dikti šņāca un krāca, un tad mēs tur kādu pusstundu viņai negājām klāt. Tad mēs no plītiņas atbrīvojām, mēs atbrīvojāmies no vēl dažām mantām, kas bija palikušas no, diemžēl, mūsu pametušā kolēģa Dekstera, tad viņam kurtka bija vēl kaut kas. No tā mēs atbrīvojāmies, jā, un turpinājām ceļu. Zināja, kas mēs esam? Bija kādi 4-5, kas zināja. Nu, rēķini pa 20 minūtēm, ja tev kaut ko pasveicina, uzbļauj, uzmet ar roku, tas jau ir ļoti daudz. Es nezinu, kā mēs izgājām no rīta, otrdienas rītā 10 cilvēku, patiesībā uz ielām bija diezgan maz. Tā aprunāties ar nevienu īsti nesanāca, neviens īsti negribēja sarunu uzsākt, un mēs ar nevienu nemēģinājām. Puikas vienīgais, kas piedāvāja palīdzēt iztērēt naudu, tos 95 lats, kas bija saziedāti. Jā, puikas bija tādi. Ir tā, mēs jau nezinām, ko domā autovadītāji, un tad mums bija tā doma, kur Rīgā atrast internetu, ejot pa, kā mēs gājām, Čakene, Pērnavas brīvības, jā, un tad vienīgais mēs līdz Alfai tikām, un tad mēs tur Alfā atradām internetu, bet uzreiz jākretē ir pirksts Čivīt picā, jā, viena no izplatītākajiem ēstuvēm Latvijā, ka viņiem nav internetu, un tas ir traki, jo mēs tā kā gribam kaut ko bišķi piesaist un tā, bet viņiem jau savas lietas, kāpēc nav. Alfā nosūtījām bildes, 2-3 vakarā jau bija pēcpusdienām, gājām ārā no Rīgas, domāju, tās noiet tās otras, iesāktās 5 stundas, nu tā kā bija plānots. Nu sapratām, tikām višķiņais Berģiem, sapratām, ka nav īsti iespējams noiet tik lielu gabalu tā vienā dienā, un tāpēc mēs metāmies mierā čučēt, lai atpūstos un pa nakti turpinātu iet, un tur bija mūsu pirmais nakts gājiens līdz Vangažiem. Kas bija interesants tajā nakts gājienā, bija tas, kad man kā smēķētājām beidzās spičkas, šķiltavas un vispārējais. Un tad iedomājieties, kā tas ir pīpētājiem bez spičkām un daudz cigaretēm. Ne, bet te ko Vangažos aizgājām gulēt un bija vajag smuki. Trešā diena. Trešā diena. Vangažos bija tas līdām trešo dienu pabeigšana, otro dienu pabeigšana, tad tu trešo turpināt. Vangažos bija tas, ka mēs vakarā atrodam, tagad, mēs iesim gulēt šeit, un mēs ar to ķeru peramies pa tiem krūmiem, ņemamies, un tā ķera krīt uz sāniem pie krātu, kurmiem rākumu pāri kokiem lienam, un mežonīgs tāds pārgājiens tur rītīgs, jo nav jau pasvaltiešana. Un no rīta mēs pamostamies, jā, mēs esam 15 metrus no ceļa nogājuši. Es 3 kokiem reāli. Jā, es 3 kokiem reāli, kas pa nakti likās, tur tāds gabals, ko iet, mēs tur tāpat esam nokāpuši no kalniņa lejā praktiski, jā, tas ir arī viss. Trešā diena sākam no Vangažiem. Pamostamies, kad migla, man liekas, liela bija, ne? Lietus migla, turpinājām vietu. Es neceros, ko mēs tālāk darījām. Bija tā, ka tur no rīta man tas iešanas spurts bija baigi lielais. Man vajadzēja tās spičkas dabūt, jo es jau biju nezinu, cik ilgi nepīpējis. Un tad līdz sēnītē mēs norāvām no Vangažiem bez apstājas diezgan lielā tempā un dabujām tās spičkas. Un tad jau bija labi, te jau man palika pilnīgi vienalga. Bet sāka līt no sēnītes un gāza ne pa jokam. Un tas lietus beidzās kaut kad cēsīm tikai, jā. Tā, ka tu normāli 2 sutkas no vietas līsti. No zābakam bija 2 sausi kvadrātcentimetri kaut kur priekšā uz mēlītes, kas nebija salīdzi. Man vispār nekā nebija sausi. Viss slapts, 2 dienas tu velcies slapts. Ko tajā dienā aizvilkāmies līdz Siguldai, atkal nelaimīgā čilī pica bez interneta, atkal nelaimīgais. Nekur nav internetu, bet beigās mēs dabījām raibējā sunī, bet arī mēs no Vangažiem līdz Siguldai vienā rāvienā aizgājām bišķi ap 20 vairāk kilometri. Pici ņamai jāsaka paldies. Jā, pici ņamai jāsaka paldies, bet tā, ka mēs tur ierodamies galā, mēs esam vienkārši, nav tur vairs no cilvēka nekāda satura.
Un neko. Aizsūtījām bildes, visu izdarījām, gājām tālāk, nu tiešām paiet īsti vairs nevarējām, pēc kilometriem, nezinu, 5 nometām mierās sutināt. Nu, izgājām no Siguldas un, jā, uzcēlām arī praktiski teltais Siguldas zīmes. Aizgājām gulēt un gaidījām mūsu dāmas, kas brauca pie mums vakarā ciemos uz pēdu masāžām un vēl visādām lietām. Neko baigi interesanti atbrauca dāmas, tiešām bišķi nomotivēja mūs. Bija grūti no viņām šķirties, tas, ka tev sāp visas malas, tas, ka tu esi nogājis knapi 100 kilometrus, varbūt pat nav 100 kilometri. Un tagad tev ir, labi, dāmas, jūs brauciet, mēs tagad vēl dienas, jā, cik tu rentās paiesimies un turpināsim. Neko, un tajā vakarā mēs arī diezgan noslinkojām, nogājām 12 kilometrus tikai vairāk vakara pusē līdz Augšlīgatnei. Un uzcēlām telti kapos. Forši. Blakus. Nu, brāļu kapi, nu, tur cik ir, nu, tur mazais dzīvžodziņš, uzreiz mēs te, nu, tur gan jau tā bedre bija lielāka nekā tur viss. Nu, jā. 4. diena. Gulējām līdz 3 dienām. 3, jā. 3 dienām mums piezvanīja Cēsu druvu, pamodināja. Praktiski tas noskaņojums bija tāds, ka nu, nekur mēs vairāk neejam. Bet tad, kad Cēsu druvu uzzvanīja, Cēsis mūs gaida. Jā, no Intervē gājām, aizgājām tur pat 6 kilometrus līdz Ieriķiem. Nosūtījām bildes un čāpojām tālāk. Bet tad mēs laikam, es domāju, ka mēs izdarījām diezgan lielu kļūdu, jo mēs norāvām tajā naktī bez apstājas 30 kilometrus kaut kas. Nu, vēlreiz Sandis uztaisīja savu ierasto pauzīti, jā, bet tā mums pauzes nebija. Tas bija no Augšlīgatnes līdz... No Ieriķiem līdz Liepai mēs uztaisījām vienu lielo gājienu, jā, un aiz Cēsim, kas sākās tiešām šādam pārgājienam ļoti traucēja. Jā, mēs palikām pa nakti 18 no Valmieras. Ļoti traucējoši ir tas Cēsu Valmieras ceļš, kur ir kalniņš augšā, kalniņš lejā, kalniņš augšā, kalniņš lejā. Punkts numur 2 ir ļoti bedrains, nelīdzens ceļš, pa nakti ejot, kad tu esi nogājis 30 kilometrus tikai taisni čāpojot. Pēdāji visi muskulīši, kas ir domāti, viņi visi ir koncentrējušies tikai uz iešanu uz priekšu. Ja tur ir kāda bedrīta, kāds salieciens, nu tad ir, vāji var beigties. Nu tu jūti, ka tev tur vairs tajām kājām īsti nav satura. Bija, man liekas, pāris reizes vaigi pilni ar gaisu. jā, jo te tā varbūt kāds sportisti vai trenēti cilvēki kaut ko brīnīsies, bet mēs cilvēki, es saku, mēs uz Rimī no Balerijas braucu ar mašīnu, jā, kas ir 200 metri. Nedod Dievs, es gadu laikā 2 reiz aizvēju līdz satiksmes ielai līdz mājām, nu tas jau ir piedzīvojums. Man, jā, ok, interesanti, bērndārs uzcelts no jauna, tur vēl kaut. Nu nav. Un tad Lodē mēs atradām fantastiskas darbnīcas. Pie darbnīcas bija suņu būda ar uzrakstu dog. Tas bija īčīgi. Jā, Lodē, bet darbnīcās bija tā, ka mēs bijām lijuši jau 2 dienas praktiski, un tad mēs ielīdām. Nekas vairs savs nebija, ielīdām tajās darbnīcās un vienkārši ļoti priecīgā noskaņojumā, ka mēs esam atraduši tās darbnīcas, bet ļoti draņķīgā noskaņojumā, jo to slapjumu, kas tev 2 dienas ir sūcies cauri salīdzināt ar vienām darbnīcām, nevar draņķīgā noskaņojumā salīdzinoši slīdu gulēt. Bet mums īstenībā paveicās tajā dienā, ka mēs atradām tās darbnīcas, jo kā tur ziņās sasolīja, ka būs baigā vētra, mēs arī gājām, sākās riktīgs vešs, sapratām, ka mežā līdz nav prātīgi, kaut kas uzskatīs uz galas, ka, mazums, kas var notikt. Savu koku redzīt. Jā. Mēs tur ejam riktīgi jau piņainām acīm, jau gribās līdz tur malās, jo tā cik reiz teica, ejam tur malā, ejam malā. Un tu pēkšņi Pruls vienā brīdī saka, neejam malā, meklējam mājas. Un es nezinu, kas man tajā brīdī dīdīja, es saku, paejam vēl bišķiņ. Un pagājām tos 500 metrus un tieši tās darbnīcas uzgājām, baigi tā paveicās. Tad tur palikām vismaz nelīja un vēju ornētām līdz rītam nekā. Nākošajā diena līdz Valmierai. Nebija nekas īpaši, vienkārši mehāniski iešana uzreiz sāku. Pirms Valmieras mums noķēra Valmieras liesma.
Nointervēja atkal avīze, jā, Valmieras liesma avīze nointervēja mūs un neko aizgājām līdz Valmierai. Liels paldies, jāsaka, ir Valmierā Vidzemes augstskolas administrators. Indulis, jā, nezinu viņa izcelsmi un kā, bet, tiešām fantastisks čalis. Viņš iedeva mums tādu pozitīvismu, viņš mūs draudz, kaut kā nomotivēja, viņš kaut kā, es pilnīgi nezinu, viņš mūs sabūra ar to domu, kad mums ir jāaiziet līdz galam, jā, tur vienkārši nebija citu vārdu. Viņam bija tas nelatviskais laipnums, viņš tāds ārzemnieks, pa pusi ārzemnieks. Jā, viņš ir kaut kāds dzimis ārzem Latvijas. Induls ir bijis ar Balerijā, nekošies viņš būs iepazīstams. Čau Induli, jā, uz Tesu bija. Čau Induli, ieliešu tev valiņu. Paldies tev par to, ko tu izdarīji. Jā, tur nebija. No Valmieras mēs izgājām, bija mums jāgaida ciemiņu, jo Santim brauca no Mareks no Valkas. Cik mēs izgājām no Valmieras? Kāds 6? Jā, kāds 6 kilometri izgājām, nolikāmies uz auss, gaidījām ciemiņus, un man brālis brauca. Cik mēs nolikām? Mēs gādājām, malku kurinājām, uguni, tā arī mēs nepagulējām pie atpūtas pauzē. Jā, brauca brālis un brauca Mareks, un pats fēnākais, kas bija pārsteigums negaidīt, atbrauc Deksters. Mums atveda mūsu fēno draugu, mūsu cīņu biedru Deksteru. Jā, brālis atveda tur pīrāgu, sēšanu, visu kaut ko. Liels paldies viņam par to, cik viņš aktīvi jūta līdzi un brauca visu laiku, sagaidīja mūs nākamajās apstāšanās vietās, vārīja zupu un deva ēst. Un tikpat liels paldies ir Marekam, kurš tiešām vienkārši bija visām 4 par arī Mareks, kad Santim, ja Santim vēl bija doma braukt Zelgavu dzert, jā, es nezinu, cik tas bija nopietni vai nenopietni, tad Mareks pateica, veči, jums ir jāaiziet. Un jūs jau esat līdz Valmierai atnākuši, kas te roku padot, jā, 100 un bišķi kilometri, kas te tur kā neaiziet. 2 dienas jums taču jau ir ko iet un mierīgi, Un tad mēs arī kaut kā noticējām saviem spēkiem, savām spējām, ka mēs varam aiziet, un Deksters bija atvedis līdz saites, jā, ļoti daudz, un mēs tās saites, diemžēl, neizmantojām. Mēs atteicāmies no jau kādiem medicīnas līdzekļiem. Un tajā naktī mēs izgājām cauri Strenčiem. Aiz Strenčiem mēs gulējām. Atpūtas vietā Gaujas krastā. Atpūtas vietā Gaujas krastā. 5. diena. 5. diena. Augsts. Jā, bija dikti augsts. 5. dienā atkal bija ļoti mehāniski iešana līdz Valkai. Valkā mēs pārgājām pār robežēm, safotografējāmies un... 5:25. Jā. Tas bija sestdien jau? Tā bija sestdien. Piekdiena. Nē, sestdiena. Sestdien 5:25. pēcpusdienā, jā, mēs bijām pārgājām Valkā robežu. Tad aizbraucām pie Mareka, atpakaļ uz Lugažiem. Pavakariņojām, nomazgājāmies beidzot pirmo reizi pa 6 dienām. Un tad 10. braucām apakaļ uz robežu, turpinājām no tās vietas, kur bijām beiguši. Nogājām 20, vienā piegājienā līdz Pieturiņai. 200 kilometrus līdz... 200 kilometrus no Tallinas viņš sanāk, jā. Kaut kā 20 kilometri no robežas mēs nogājām. Un apšinājām pirmajā no mūsu pieturām visām, kas tur bija pa ceļam. Jā. Līdz startu ik pa 3 kilometriem guļbūs tāds pieturiņas, kur brīvi tā 2 tā var ielīst iekšā. Tur ir drausmīgi fēni. Es uzreiz, jā, varbūt tas būs akmens mūsu lauciņā, jā, vai ne mūsu lauciņā, bet es mūsu domāju, kā visas Latvijas lauciņā. Ieiet Igaunijā, baigi ir jūtam šoferā attieksmi pret tevi, kā pret kājām gājēju. Ja 2 mašīnas brauc un izmainās, pretīm braucošā mašīna piebremzē. Cilvēkiem nav problēma pagriezt to stūri, ja viņš redz, ka neviens pretīm nenāk, nav problēma pagriezt stūri un pārbraukt pāri ceļam otrā pusē. Asfalta kvalitāte daudz labāk, tu pat tumsveikt, tev nav jāuzmanās par to, kad varētu tu kaut kādā bedrē tur pagriezt kāju vai vēl kaut ko. Tu vari tīri iezombēties un tā kā zombijs mehāniski iet, tu esi vienkārši traktors paliek. Un tad tajos 20 kilometros ienāca tā trakā ideja beidzot prātā, kā mums noiet atlikušās 24 stundās tos 60 kilometrus. Tad gājām, jo mums laika bija domāšanai ļoti daudz. Vienkārši gājām, tad domāju, kā varētu 24 stundas sadalīt. Izdomāju, ka sadalīs
6 nogriežamies pa 4 stundām, un tad mēs izlēmām iet nāk, tās pēdējās 24 stundas, 2 stundas ejam, 2 guļam. Jo bija jānoiet tie 60 km gribam vai ne. Nu jā. Izdevās. Nākamā diena. Cikos mēs 10:10 mēs celāmies. Nē, 10:10 mēs izgājām, 9 mēs celāmies. Jā, 10:10 izgājām ar cerību pirmdien 10:10 būt Tartu. Nokavējām par pusstundiņu. Pusstundiņu, 10:40. Bet presa īstenībā arī daļai. Jā, presa bišķiņ nokavēja mūs. Jā, nu vienmēr jā, kurš, kas tu uzdod jautājumu, kurš, kur tev jāpagriežas, jāparunā. Prese mums bija kaut kāda igauņu presa, precīzi nepateikšu, tad tur ir jāpārst. Diezgan liels laikraksts māc, tu bija. Jā, cik es saprotu, viņš bija kaut kāds Vestī postu vai kaut kas tam līdzīgs, kaut kas nebija tās? Vimma postu, nu kā tur starpība, jā. Tur bija diezgan. Bet labi, par to 24 stundām vajag izstāstīt, tur diezgan trakums gāja. Pēdējās 24 stundas. Ot, ja es pasaku traki, jā, tad es vēl vārdam traki vēl varētu pateikt 3 sinonīmus, jā, tur es nezinu, nāvīgi un vienkārši briesmīgi un drausmīgā cīņa ar smadzenēm, tiešām gribās raudāt kā mazai meitenītē bez konfektēm un te jau, es nezinu, es nevaru pastāstīt, jā, mums gāja, mēs sēdējām, jo vienkārši mēs gājām, sēdējām, jā. Bija tur viens ciemats, jā, protams, Igaunijā forši palasīt nosaukumus, jā, tur bija Unikula, jā, tāds ciemats, kas bija tāds Plika, bija ļoti feina, kur mēs arī pafotografējāmies, varbūt kāds fotografiju vēlāk redzējis kāds. Jā, un tā, jā, bet, tā, ka tev nebija laika ne domāt, neko. Atšķirībā ar iepriekšējām dienām bija tāda, teiksim, iepriekš varēja noiet 25-30 km vienā piegājienā, un tad bija slapjas acis, tad tev bija tā, ka, tos 10 jau knapi varēja noiet vienā piegājienā, jo bija ļoti grūti. Ļoti grūti bija tāpēc, ka no Strenčiem līdz līdz Tartu vairāk kā 100 kilometri. Mums sanāk tā viena atpūtas pauzīte, stundas 6 starp 20 km iekšā Igaunijā, kā mēs bijām iegājuši. Tad 100 km mēs esam nogājuši ar vienu 6 stundu pauzīti, pārējās pa 2 stundām. Tas drīzāk ir sevis piemānīšana, jā, tur tā atpūta pēc šitāda gabala, Tas bija tīri psiholoģiski vieglāk, teiksim, ka ka tev tiešām neciešams, ka kājas sāps, ka vai tu domā, ka tev jānoiet vēl, teiksim, tur 7 km, vai tev jānoiet vēl 17 km. Un tad tev visu laiku ar domu, teiksim, man 5 km, katru dienu tādu gabalu ej. Jā. Tas bija vieglāk, un tad tu skaiti tos kilos 5, 4, 3, es tikai 2, jau kājas jau vairs netas. Lūdzu vēl 20 minūtes, tad mēs sēdēsim, jā, kājas. Kas ir, es nezinu, tīri pa dienām vairāk ir izstāstīts viss, ja cilvēki prasīs, jā, tīri, kur tad ir piedzīvojums, kur tad ir tas, jūs tur gājāt, jūs tur māju redzējāt, vai jūs tur ko redzējāt, nē. Te nebija jautājums, mēs gribam apstīties māju. Mēs ar Santi pēc mēneša aizbrauksim uz Tartu, mēs pafotografēsim, bet tad nebūs tās sāpes kājās. Jo šeit ir tā, ja ir pilsēta, un viņai jāiet cauri Liecmānu kaut vai tur, es nezinu, vienalga, ko blakus superīgāko māju Rundāls pils būtu kilometru šitā gar malu, es neietu uz viņu. Nevajag, man ir jāsasniedz savs mērķis. Šeit nav, šeit ir mehāniski iešana. Mēs pierādījām, ka mēs varam noiet 300 km 7 dienās. Nesagatavot, jā. To, kad 600, tie 300 km 6 dienās, kā bija mājas lapā, uzreiz mēs sakam, fail, mēs padodamies, varbūt tiešām, ja es nezinu, ko man piedāvātu, mēs ietu vēlreiz. Varbūt mēs ietu vēlreiz, jā. Varbūt mēs būtu gudrāki, varbūt mēs noietu 6 dienās, bet te redziet, ir tā, ka es 2 teikumu laikā pateicu 4 reizes vārdu varbūt, ja? Tāpēc es šaubos, vai kāds var aiziet 6 dienās netrenēts cilvēks. Varbūt var, bet tad ir laikapstākļiem jābūt labāk, ka mums baigi nepaveicās laiku. Jā, rekur ir ķēra, ja kāds grib, un saka kāds skeptisks džeks, ka es taču varu mierīgi 3 satiks noiet 6 dienās, kas tur, rekuri ķēra, ejiet, jā, man nav problēma.
Es jums iedošu, čāpojiet. Saziedos naudiņu Valerijai, uztaisīs jaunu pasākumu. Ot tā, ar ko nobeigsim? Santi, es jau uzreiz pasaku, jau 4. reizi tev to teikšu, bet atkārtošu vēlreiz. Tu esi cietāks riekstiņš nekā es biju domājis, jo to, ka es esmu salīdzinoši ciets rieksts uz šitādām lietām un man tās lietas patīk. Un es saviem mazbērniem stāstīšu par to, kā es stumbu ķermu Jelgavas uz Starku, ja, kur mazbērni nespējas iebraukt, kāpēc. Bet, Santi, jā, tiešām paldies tev, ka tu biji kopā ar mani, es nezinu, kā tas tev ir jūtas pret manīm izveidojušās, bet ķermu mēs esam tiešām iemīlējuši. Vot tā kaut kādīgi. Kādi jautājumi? Nākamnedēļas Daugavpili. Nākamnedēļas Daugavpili, nomazgāties. Pārtikas maisiņš. Pārtikas maisiņš, jā, šitas maisiņš ir pārsvarā tā pārtika, ko mums atveda Mareks, jā. Bija tā, ka mēs tiešām badā nebijām. Badā mēs nebijām, bija drausmīgi pēļi. Ķerā ir atstarojošās vestis, kas ir obligāti sevišķi iešanā naktī. Jo cārā rāda, ka mēs bijām labi, davai. Jā, visu atkritumus savācām, neko neatstājām. Jā. Kad arī tukšu paciņu, maisiņu, āboli. Ļoti jaunā raža. Jaunā raža. Ļoti laba lieta, La Fuma Stel, ko mēs esam reklāmas pauzīti, jā, ko mēs esam minējuši. Skaidrās kartu pilnt. Neatvērts. Viens no mērķiem Igauni jaus. Jā, Matīsam viens. Arī neatvērts. Jā. Zini, ko iedosim? Vienu alu mēs iedosim, ir tāds Džeks Dīzels mums pazīstams, viņš ņēma un visu laiku tās fotogrāfijas lika iekšā mūsu portālā un lika visu kaut ko. Tāpēc mēs vienu alu Dīzeli. Nē, Polšu mēs, es zinu, kur mēs izmantosim. Jā, to mēs pagaidām, tas ir noslēpums. Atsāpināsim kājas. Un šitas ir Matīsam no nākotnes zvaigznēm par to, jā. Jā, šitās ir mūsu ceļa biedrenes, mūsu skaistās dāmas. Es varbūt es, pagaidiet, tur divi dikti makro uzņēmumu izvēlēsimies kaut ko tādu. Pot redzēt, tāds foršs žurnālīčs, jā, mūsu meitenes, ko mēs visu ceļu viņas bija mums līdzi un ļoti interesanti mums bija tā, ka ir tā, ka uz viņa baigi forši ir uzlikt pēdas, ka tev jāiziet no telts ārā kaut ko bišķi uzpīpēt, tad tu viņām var uzlikt virsmu. Un jā, un tas ir, kādam cilvēkam mēs tiešām sabojājām, dienu vai kā to varētu teikt, jo mēs viņu atradām tā smuka aizbrauc zem Līgatnes dzelzceļa tilta, jā, Augšlīgatnes dzelzceļa tilta. Kāds puika noteikti no skolas nāk mājās vai ko, tad viņš tādu noņem stresu, jā. Ka tagad nesanāk tā, ka sekmes strauji pazeminās. Vienkārši tā, nost ir, jā. Tas ir tādi interesanti. Karotītes kokas. Karotītes. Tad te ir tūļu maisiņš. Tur, ko var redzēt, ir skrūgrieži, tādas lietas, kas tīri ir ķeras. Skābēts kāpos sula, kas, protams, ļoti garšo. Man garšo skābēt kāpos sula. Paldies Ingai, paldies manai sievai par to, ka viņai ir man šādu suliņu. Nē, dakšiņa atradās. Te ir sula, jā, dakšiņa, āboli un ūdens, jā, kas ir neatsveramas lietas, kas ir vajadzīgs pumpis no Dekstera brāļa, ko, šajā reizē nevajadzēja riepus pumpēt. Riepus ir ļoti kvalitatīvas. Uz viņām ir ļoti skaidri un gaiši rakstīts not for highway use, jā. Tīri, kad viņas var izmantot tikai ne uz lielceļiem, lai gan šī ķērei noripojas tikai pa lielceļiem. Paldies visiem sponsoriem un tādām lietām, bet vēl par telti par ķēru ir tas, ka ķērā bija drēbes iekšā, kuras nevar aizsūtītas uz veļas mašīnām, un guļamais, jā, un paklājiņi. Tas ir arī viss. Ir tā, ka diezgan liela tā čupa patiesībā virsur sanāk, jā. Unikāls līdzeklis ceļošanai, pārgājieniem, ja tev nav laika limita, ir ļoti daudz laiks, mierīgi var šitādu izmantot. Ja kāds domā, ka ķera traucē iešanai, tad sev, nezinu, vai es visiem to spējuši iestāstīt, bet sev Santis, Deksters, mēs visi zinām, ka ķera palīdziet. Ķera tiešām ir
daudz feināk, tu viņu stum, tev tās lokas ir, kur likt, un tu ej, un nav tā, kad ir baigi jānes. Izvēlēties divriteņu ķēru, vienriteņu ķēru, nu, tad atbildiet paši par sevi. Divriteņu ķēra ir baigi labāk.